Nu, ko sveiciens sestdienā ir pulkstens precīzi 9 no rīta, un es esmu ceļā pie Ivara Born Again Garage. Dosimies uz Auduro questu, jeb sacensībām vai pasākumu, kurā tev ir jābraukā visas dienas garumā, jāmeklē kontrolpunkti. Tad jau tūlīt tiekamies pie Ivara. Labrīt. Pastāst, kas man pa vlogeru setup. Jā, veši. Un ne tikai. Nu, tālāk jau dodamies ielēt degvielu uz savu mīļāko vietu. Man liekas, mēs vispār nevienā citā vlogā nepildamies, tikai Nestē. Tā kā Nestē open for sponsorships. Nu, un tālāk jau, kad degvielu ir pieliet, ap divi arī var dodamies tālāk uz Auduro. Kā jūs zināt, mēs ap divi braucam ar KTM grupas mocīšiem. Man ir 990, Ivaram 950, un šie abi ir tādi moči, kuriem ļoti garšo degvielu, bet viņi arī par to degvielu dod savu prieku. Ar timelapse iet, noteikti ir jāpastāst to pašu Auduro vārdiem. Kas tad ir Auduro Quest? Auduro Quest ir izaicinošana aizraujoša 2 dienu piedzīvojums, kur komandas sacenšas, orientējas, pārbauda savus prasmes un spējas dažādos kontrolpunktos. Katra izvēle ietekmē tavu ceļu, vai tu izvēlēsies vieglāko ceļu, vai metīsies cauri dubļiem pēc augstākā rezultāta. Tas ir komanda izaicinājums, veido pats sev komandu, strādā kopā, lai plāno maršrutu, atrisināt uzdevumus vai pārvērt dabas šķēršļus. Katrs kontrolpunkts ir pārbaudījums gan fiziski, gan mentāli. Un tā ir tava brīvība izvēlēties vieglo vai grūto ceļu. Nu, jau esam gandrīz tikuši klāt, bet pieņem, ka tieši tāpat kā daudz arī mēs iemaldījāmies šeit pie zirdziņiem. Cerams, ka tā nav baigā problēma, nevienam neiztraucējām. Man neizskatās pareizi. Paga, pabraucam prom. Šis ceļš labāk patikt nekā tas. Nu, esam galā. Smuki atbraucām. Celiņi bija forši. Viss kārto. Apvienie motovlogeri. Labi, bez lamāšanas varbūt mēģinām. Jā, nu tu gērgļos. Mēs nezinām, mums kurzem arī ir tāda ceļa. Ceļi bija baigi forši, ja pat asfaltu izbaudījām. Brauciet karodās ar pareizajiem močiem. Peļējiem. Tā, nu dabūjām instruktāžu. Tā bija ievadījām kodu, tagad braucam uz talonu kaut ko apēst, sapildīties, un 12 pēc pusstundas jau sākam spēli. Man Ivar. Let's go! Tad, nu, ierodoties bāzes vietā, visiem tika nodot instruktāžu, visi tika sapazīstināti un pateikts, kas un kā. Tie, kur nebija vēl spēlējuši, tiem tika pastāstīts, kā jāspēlē spēle. Mums komandai pie Ivaru pievienojās vēl viens ar KTM 990, tev Vadims no Jūrmals. Čals bija ļoti priecīgs, ka tika komandā. Un tagad mēs izdomājām, par cik mums bija laiks līdz spēles sākumam. Spēle sākās konkrētā laikā. Mēs izdomājām, ka brauksim uz Tukumu, uzpildīties. Un tad no turienes arī sāksim, jo spēle noteikti par visu Tukumu novadu. Un šis ir ceļš uz turieni. Tukumā uzpildījām gan degvielu, gan pašu sevi. Nedaudz kaut ko apēdām. Izplānojām, kur brauksim, un mēs nolēmām to, kad sāksim ar to, ka brauksim uz melnajiem punktiem. Melnie punkti mums bija diezgan daudz tuvāk, un mums nebija bail to, ka tie būs tie grūtākie punkti, jo melnie parasti ir tie, pie kuriem visgrūtāk nokļūt, pa viņiem dod labs punkts, un šajā spēlē galvenais ir iegūt punktus. Tad mēs tā nolēmām, un esam jau ceļā uz melnajiem punktiem.
Nu, kas tur notiek? Uzsēdies. Nu, pagaid. Brauc, es tev vilkšu. Pakāp nos, paceļam, tad ir. No, ir. Noteikti daudz adventure braucēju šeit piekritīs, ka šis ir grūtākais no adventure braukšanas, tā celšana un stumšana tām ar lielajām govīm. Tagad man nojaukt. Viens no kontrolpunktiem bija leģendārajā Tukuma augstsprieguma līnijā. Šeit uzbraucām augšā, bija vienkārši jāuzbrauc, jāatzīmēs, ka tu esi ieradies un var turpināt ceļu. Esmu augšā. Nē, nu šitā gan nevajag. Jābrauc augšā, nu es jāpaliek pusceļā. Ļoti liela daļa no Turo Quest spēles ir, ka tev jāpavad laiks telefonā vai planšetē, jebkurā savā navigācijas iekārtā, lai meklētu, kuru nākamo kontrolpunktu ņems. Pēc bieži ir jāstājās, jāskatās, kur un kā braukt, kā piemēram šī gadījumā. Kā? Tur ir ķieģels un tālāk ir vēl viens ķieģels, tā kā tik nevajag. Varbūt vajag tūki. Jā, uzsāks ar tīko. Sāc, tie privātai baigi nav labi. Mums reāli viņš te pat tirgdē, bez mazam. Varbūt, atpēc tur, varbūt tā kā? Ne? Labi, nu braucam pa to pašu ceļu atpakaļ. Mēģinam kaut kā atpakaļ uz to ceļu tikt. Mēs zinām kā. Tad nepārāk sanāk. Šajā gadījumā mums maršruts rādīja, ka jābrauc cauri viesnamam, lai nokļūt pie nākamā kontrolpunkta. Mēs izvēlējāmies to nedarīt, jo nezinājām, vai tāds ir paredzēts, vai tur viesnamā kāds nerāsies, tāpēc šoreiz padevāmies, izvēlējāmies citu maršrutu, braucām apkārt, protams, nedaudz laika pazaudējām tā, bet viss ir priecīgi, neviena teritorija neiebraucam un, protams, ievērām visu savu Turo pasākumu principus. Planšet šādu veidu pasākumus, jebkurā adventure braukšanā ir ļoti noderīgi, lai tu te redz daudz vairāk no tā ceļa, kur tev jāredz, un arī ļoti noderīgi tepat pieejamās Latvijā ir buteneru pogas, kas tev ļauj piezūmot, attālināt un pabīnīt kartus priekš atpakaļ. Man šīs pogas vēl nav, bet nu cerams nākotnē būs un varēs vēl jaudīgāk piedalīties šādu veidu pasākumus un arī roadbook rallījos. Šur, vai vispār pareizāk apkārt. Tā ir. Kā esam? Lai var sarunāties. Tā, šis uzdevums izpildīts. Te bija arī vienkārši jāierodās. Cerams, ka atpakaļ mēs nebrauksim. To nevar zināt. Tā, Ivar, ko mēs tālāk daram? Ņemam nākamos melnos?
jāsāk pats ir jāpalāk. Tas ir daudz laika un patērējums. Es domāju, ka ir vērts, bet pa ceļam, protams. Nu jā, tāpēc mums jāizdomā. Kurā virzienā mēs brauksim? Nu, reku šito izpildījā. Nākamais melais ir šita. Kas tas sarkanais? Nu, braucam uz 60. Kontrolpunkts 63 tas ir. Nu, mēs varam paņemt 63, aizbraukt uz 60. Jā, 60 jau pa ceļam sanāk. Nu, labi, braucam uz 60 pa ceļam. 60 sanāk pa Un ceļam. tad mēs varam savākt šito, un Tā tad, šī, jā. es nezinu, kas ir tāds pats, mēs varam to Nu, paņemt. ka tie visi kontrolpunkti, Jā. vienkārši es nezinu tos līmeņus, bet meli ir ķip sarežģītākie. Jā. Meli ir ķip sarežģītākie, Jā. kur grūtāk piebraukt. Un tad palasīsim tos, kas ir tur riņķi apkārt jānolas. Un tad brauksim uz nākamo kaut kādu. Pagā. Tad saka, mēs tagad braucam uz nākamo melno? Nu, braucam uz šito. Uz to dzelteno? Jā, paņem to, viņš vidēji sarežģīts. Viņš ir pie ceļa? Nē, arī nav pie ceļa. Ir. Tās ir normāls. Nu, lai pa ceļam. Uzbrauksim augšā, savāksim melno sarkano. Nu, oranžo, melno sarkano, un tad salasīsim mazos kaut kāds. Tie tur uz jautājumiem, es domāju, ka Tā, nu labi, bet mums vēl ir ārā. problēma tikt ārā. Viss spēles laikā tev ir pašam jāplāno, kur brauks savus maršruts. Tāpēc aizbraukt, protams, kaut kur garām kādam līkumam ļoti bieži situācija. Nekas, paskaties kartē, regrupējies, pārliecās, ka neviens neuzbrauks tev virsū no komandas biedriem. Tur! Atgriezes riņķī. Tagad mēs braucam savākt mūsu 6. kontrolpunktu. Nu jau gandrīz 2 stundu laikā būsim savākuši tikai, 2 stundu laikā braucam savākt tikai 6. kontrolpunktu. Jo mēs sākumā izvēlējāmies paņemt tos grūtākos melnos, tā lai iesildītos braukšanā un vispārējā. Tā, nu ķip esam klāt. Aptuveni. Nē, vēl bišķi uz priekšu. Wow! Zeme pazuda. Kā? Mēs arī cauri neizbrauksim. Nu, es... Nu, varētu, bet vai mums to vajag? Nu, tāpēc es labāk pāri tos 30 metrus ar kājām nekā lien tajā zampā un pēc tam mēģināt griezties riņķī. Tad, nu, kopīgi, protams, nolēmām, ka tomēr brauksim cauri. Ja mums maršruts visticamāk vēd uz priekšu, nevis atpakaļ. Ja tad braucam apkārt, paņem tos un braucam uz Anguru. Man jau jāatgriezīs. Lai punkti skaitās. Jā, nu tie mums tepat ir, jā. Tepat uz atpakaļ. Uz lielā ceļa, jā? Jā. Nē, tas ir viens piemineklis Viktoram Cojam. Nu braucam, viņš tepat ir, mēs būtu Kāpēc man nav ķekciti? Viņš parādīsies pēc tam. būtu stulbi nepaņemt, ja viņš tepat ir. Jā, kā mēs te tagad apgriezīsimies? Nu, apgriezties mums sanāca tīri veiksmīgi. Protams, nebija tie dubļi tik traki, kā mums sākumā likās. Tad, nu, kontrolpunktus savācām, kas mums tur pa ceļām bija. Nevar jau arī visu rādīt, ja nu gadījumā turpmāk gribēsiet spēlēt to Duro Quest spēli. Tad, nu, šādus ceļus baudot, braucām meklēt nākamos kontrolpunktus.
laikā bija ļoti daudz dažādu segunu. Protams, mēs paši izvēlējāmies, un tas bija atkarīgs no braukšanas prasmēm. Bija tādi, kas izvēlējās vairāk asfalta ceļus. Mums bija galvenais īsākais, un tas pilnīgi noteikti nozīmē to, ka būs interesantākais maršruts. Veiksmīgi tikuši pāri grāvītim, tiltiņām, lēnām, mierīgi čiliņā braucām, meklēt nākamos kontrolpunktus. Sapratām, ka šī ir spēle, nav sacensība, tāpēc īpaši arī nesteidzāmies. Bet maršruti kopumā bija ļoti interesanti. Izbraucām visas daudz tās vietas, kur jau ikdienā bijām braukuši visādos izbraucienos. Un varējām jau daudzās vietās braukt kā pa pazīstamām vietām. Tādā garā arī savācām visus kontrolpunktus, ko mēs varējām dienas laikā. Nu jau vairāk mazāk nobeigums. Esam galā. Izbraucām 41 no 83 kontrolpunktiem. 178 punkti. Tomēr kļūdījāmies 4 vietās. 4 vietās kļūdījāmies, 4 nepareizas atbildes. Ļoti daudz nolohojāmies. Varam, protams, smagi labāk, bet bija jautri. Bija interesanti. Jā, protams, ka bija. Tagad laiks aliņam. Kopā nobraucām 313 kilometrus. Mazliet pa černi, mazliet pa grantu, asfalts. Vajag labi, es sajūtu beigās labi. Un gribi tic vai ne, 990 brigādi izturēja. Un 950. Es man kaut ko izšādu. Tagad laidīsim atpakaļ uz bāzes vietu. Tie, kas tur? Nu, Ivar, esam galā. Jēj! KTM tīms izturējis. 990, 950 komanda izturēja. Esam galā, tagad laiks aliņam un visam pārējiem. Un riepi ir gandrīz tikpat pliki kā no rīta. Tā kā labs rieps nevajadzēja. Ok, bija forši. Un forši tas tiešām bija. Ļoti piepildīja diena ar daudziem interesantiem maršrutiem un apskats vietām. Maršrutu pats savēju izvēlējies un lika kopā, tāpēc nevajag baidīties, droši var braukt arī ar ielas riepām. Pasākuma gaitā varēja pats palikt turpat uz nakti, jo nākamā diena bija GPX maršruts uz Rīgu, un man kā saldniekam tas nederēja, tāpēc es izvēlējos lēnām čiliņā, kā jau visas dienas garumā doties mājās. Liels paldies Rihardam un visam pārējiem Auduro brigādē par šādu veidu pasākumiem. Pilnīgi noteikti tiekamies nākamajos. Atā!